alksnis. Reiz par ujens ielām dipināja zirgi, skrēja suņi un cilvēki devās savās gaitās. Un to visu pa veikala logu vēroja Ādams Alksnis. Viņu interesēja viss, kas notiek apkārt. Un tā viņš uz veikala ietinamā papīra sāka zīmēt pircējus, veikala lietas, zirgus un arī izdomātus tēlus, rūķus un vēlnus. Veikala īpašnieks, pirmais profesionālais grāmattirgotais Latvijā, Ādama tēvs Jānis Alksnis, saprotot, ka dēls nebūs veikalnieks, nolēma dēlu sūtīt uz Rīgu, mācīties gleznot. Dipata dabata Rīga klāt. Ādams mācījās un tad saprata, ka jāmācās vēl. Diparu dapatu uz Pēterburgu. Mācīties Ķeizariskajā mākslas akadēmijā. Pēterburgā mācīties gleznot ieradās Jānis Rozentāls, Vilhelms Purvītis, Arturs Baumanis, Johans Valters un citi studenti no Latvijas. Un skat, viņi kopā nodibina Latvijas mākslu draugu pulciņu rūķis. Ādams Alksnis kļuva pa galveno rūķi. Rūķi gleznoja, zīmēja un rīkoja izstādes. Rūķi piedalījās arheologu kongresā, kurā bija noorganizēta 1896. gada latviešu etnogrāfiskā izstāde. Tajā pirmo reizi latviešu izcelsmes mākslinieki parādīja savus darbus. Alksnis saņēma lielo un mazo sudraba medaļu par saviem darbiem, zirga studija un 2 modeļi. Katram māksliniekam ir jābūt sava laika un savas tautas dēlam, teica Ādams Alksnis un atgriezās Rūjienā, kur uzcēla savu mākslas darbnīcu un turpināja gleznot cilvēkus, zirgus un mītiskus pasaku tēlus. Nes, ko Ādams Alksnis ieraudzītu tagad Rūjienā, ja varētu atgriezties no senajiem laikiem savā mājā un savā ielā, kas par godu māksliniekam tagad ir nosaukta Ādama Alkšņa vārdā. Un vai viņa zirgs darītu tāpat kā kādreiz? Kā lūkotos pa logu iekšā, lai pamodinātu Ādamu Alksni, lai viņš neslinkotu un ķērās pie otām un krāsām un turpinātu savu darbu. Tā radās Rūjienā teiciens – gudrs kā Alkņa zirgs. Ādams bija pirmais rūķis Rūjienā. Ādams bija pirmais rūķis Rūjienā. Ādam vai nav grūti, Ādam vai nav grūti, Ādam vai nav grūti būt par rūķi. Ādam vai nav grūti, Ādam vai nav grūti, Ādam vai nav grūti būt par rūķi. Jo rūķis ir gudrs, rūķis ir glīts, rūķis ir salāts, rūķis ir mīļš, rūķis ir slepens, rūķis ir labs, rūķis ir krāsains, bet nav traks. Aulekšo, aiz aulekšo, 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 aiz aulekšo, aulekšo.
Esam Rūjienā! Esam Rūjienā! Esam Rūjienā, kur velni nav melni, bet pelēki kā pelni, kur zirgs pa logu vēro, vai Ādams krāsai šēlo. Esam Rūjienā, kur velni nav melni, bet pelēki kā pelni, kur zirgs pa logu vēro, vai Ādams krāsai šēlo. Teici, teici, valodiņa, ko upīte burbulēja, ko upīte burbulēja, ko pogoja lakstīgā, kur upīte burbulēja, tur uz pauka pupuriņi, kur ļautiņi klausījāsi, tur valodās daudzināj. Kā bitīte medu sūta, tā es naužu valodiņu, es saliku vārdu zienu, kā putītes vainagā. Ziedi